Sveiks, satura veidotāji! Šeit ir Artūrs no video servisa studijas. Šajā sižetā palīdzēšu tev izvēlēties pareizo veidu, kā realizēt tikko uzrakstīto scenāriju, ņemot vērā tavu budžetu. Tu jau esi uzrakstījis savu kreatīvo scenāriju, bet ko darīt tālāk? Tev ir jāizvēlas sava šova zvaigznes. Šeit ir divi varianti – aktieri vai animācijas varoņi. Kuru izvēlēties? Tūlīt noskaidrosim. Pirmais variants ir aktieri. Tavā videoklipā tas būs kā karnevāls, īstas sejas, emocijas, īsti mirkļi. Bet atceries, ka aktieri, filmēšanas vietu atlase un noma, kā arī video montāža prasīs lielus finansiālus ieguldījumus. Otrais variants ir animācijas varoņi. Te tavai fantāzijai nav robežu. Tu krietni ietaupīsi, nemaksājot par filmēšanas procesu, un tajā pašā laikā jebkurš kadrs tavā videoklipā var tikt pamainīts pēc tavām vēlmēm. Taču ir svarīgi saprast, ka animācija arī prasa finansiālus ieguldījumus. Ir arī trešais veids, tā ir filmēta videoklipa versija ar infografiku un animācijas elementiem. Šeit tu vari izmantot pašu filmētos materiālus vai arī paļauties video un fotokadru bankām, kas ir pieejami internetā. Šis formāts ir ļoti aktuāls pēdējo gadu laikā. Tātad, tu esi izvēlējies savu ideālo variantu, bet kas tālāk? Nākamajā video mēs parunāsim par citām, nemazāk svarīgām lietām. Neaizmirsti nospiest man patīk un tiksimies jaunajā epizodē.